Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šodien Stambulā norit Ukrainas un Turcijas prezidentu Volodimira Zelenska un Redžepa Tajipa Erdogāna sarunas par Krievijas-Ukrainas karu un Melnās jūras labības transportēšanas vienošanos. Turcija pēdējā laikā vairāk kārt paudusi piedāvājumu, ka tā varētu kļūt par platformu miera sarunām. Francija plāno militārās tehnikas un munīcijas ražošanai Ukrainā piesaistīt savus aizsardzības jomas uzņēmumus. Par to šodien paziņoja Francijas aizsardzības ministrs Sebastians Lecornu. Pirmās ražošanas vienības darbu varētu sākt jau šajā vasarā. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Krievijā brīdinājusi Savienoto Valstu pilsoņus par iespējamajiem terora aktiem Maskavā nākamo 48 stundu laikā un iesaka izvairīties no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku. Arī Latvijas ārlietu ministrija aicina neceļot uz Krieviju nedēļas nogalē, taču konkrētas detaļas abos gadījumos netiek minētas. Zviedrija kļuvusi par 32. NATO dalību valsti, par Ziemeļatlantijas līguma protokola par Zviedrijas karalistes uzņemšanu stāšanos spēkā paziņojis Amerikas Savienoto Valstu valsts departaments. Rēzeknes dome ar 2 nedēļu kavēšanos pieņēmusi pilsētas budžetu bez deficīta 52 miljonu eiro apjomā. Saistību apjoms budžetā ir 21,9%, pamatsummu atmaksai ieplānoti 2,4 miljoni eiro, aizdevuma procentu atmaksai 3,4 miljoni eiro. Pēc finanšu pārvaldes vadītājas Veltas Vekšinas teiktā, saistību lielais īpatsvars skaidrojams ar to, ka iepriekšējos gados budžeta ieņēmumos bija iekļauti būtiski Eiropas struktūra fondu līdzekļi. Par budžetu balsoja 8 no 12 klātesošiem domes deputātiem. Pēc budžeta pieņemšanas deputāti lēma lūgt aizņēmumu no valsts kases nedaudz vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus par Rēzeknes mēru tika ievēlēts 44 gadus vecais Aleksejs Stets, Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes starptautisko ekonomisko attiecību fakultātes absolvents. Vēl Rēzeknes dome nolēma rīkot kārtējo rekreācijas centra nomas tiesību izsoli šā gada 12. aprīlī. Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 30 gadiem, sākuma cena ir 4960 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Lai noskaidrotu Daugavpils valsts pilsētas iedzīvotāju viedokli par pilsētas attīstību, iespējām, problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī novērtētu iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem un realizētajiem projektiem, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina no 1. līdz 31. martam piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu. Hipersaites uz aptaujas elektronisko versiju pieejamas portālā Daugavpils LV, bet drukātā veidā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības informācijas birojā Valdemāra ielā 1. Aptauja ir pilnīgi anonīma, personu dati netiek vākti, aptaujas platforma nevāc pat respondentu IP adreses. Pašvaldība saņems aptaujas datus statistiskās informācijas veidā, un informācija tiks publicēta tikai apkopotā veidā. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē. Saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.